pirmo uzvelk, tāpēc tev par atspiesties. Labdien! Eiropas arheoloģija diena ietvaros zemūdens niršanas klubs Daivings ūdenslīdējs Mārtiņš dodas Dzelmē izpētīt jaunos kuģu vrakus. Lūdzu, uzdodiet jautājumus vai komentējiet, ja ir kādi jautājumi. Tad mēs esam šeit ūdenī ar kārtīgu ūdenslīdēju komandu. Mums ir vēl palikuši laivā 4 cilvēki, ūdenslīdē un laivas vadītājs. Un šodien laiks ir ļoti labs, saulains. Visapkārt ir viļņi. Esam izkāruši karodziņu Alfa. Alfa signalizē par to, ka kuģiem jāsamazina ātrums. Tad ūdenslīdējs dodās Dzelmē izpētīt to, kas tur ir apakšā. Visi dati nonāk Latvijas vēstures arhīvos. Mēs veicam apsekošanu, lai papildinātu ar informāciju. Šī rajonā ir dažādāk objekti. Mēs vēl nevaram pateikt, ir gan metāla daļas atrastas, gan arī koka daļas ir atrastas. Tas ir Baltijas jūra. Tālumā redzam krasta līniju, krastu. Atbilstoši prognozei, kas bija jau 3 dienas vai pat 4 atpakaļ, bija redzams, ka šodien pēc 11 vējš apstājās pilnībā vienu brīdi. Un tu lēnām sāk pūst no ziemeļiem? Jā, bija rietums un pāries uz ziemeļiem lēnām. Okay. Visu dienu būs visu pēcpusdienu lēns vējš. Ideāls laiks viešanai jūrā. Jā, mēs turpināsim tiešraidi līdz brīdim, kad ūdenslīdējs iznāks ārā. Jūs varat uzdot komentāros jautājumus, ja jums tādi ir, un es jums atbildēšu. Tālumā mēs redzam burbuļus. Tur apakšā ir ūdenslīdējs. Mums šobrīd jūras virspusē ir apmēram 16 grādi. 15,7 dziļumā var būt mazāk, atkarīgs no straumēm. Tātad mēs tiem, kas ir nesen pievienojušies, pastāst, ka mēs esam Eiropas arheoloģija dienu ietvaros, veicam niršanu Rīgas jūras līcī, veicam apsakošanu, filmēšanu, dokumentēšanu. Pasākuma galvenais epicentrs arheoloģijas dienām ir Carnikavā. To jūs noteikti pamanījāt mūsu mājaslapā, Facebook grupās, kur mēs ielikām informāciju. You feel... Yeah, seasick a little. Yeah. Drink water. Yeah, yeah. You have water? Yes. Okay. Cik dziļi šeit? 8-9 metri.
Tātad jūras rūdījums ir vajadzīgs, lai būtu jūrā, jo pat nelieli viļņi ir cilvēku grupa, kuram tas ir grūti panest vestibulāram aparātam. Jūras slimība ir 100% visiem cilvēkiem. Kurš nojauš, ka viņam viņi ir, tad nebrīd. Jā, tikai 90% tas izpaužās ar sliktu dušu vestibulāro aparātu. Vēl 10% visādi savādāk. Nogurums, miegs, nav apetīte, papildus apetīte. Bet izmaiņas organismā notiek visiem, 100% visiem cilvēkiem. Open it? Aizmuguri, back? You want to open back? No, I'm good. Okay. I'm good. Kā ir ar to, kad esat dzirdējis, ka uz jahtas saka, ka esat jādzer alkohols, lai samazinātu jūras slimību. Kāds ir īstenībā? Īstenībā ir pārbaudīts variants. 100 gramu konjaka un pus citrona. Tas ir pārbaudīts. Konjaks. Pagaidām viss liecās uz konjaku. 100 gramu konjaka un pus citrons. Jānoēd. Kā var dozēt? Jo tas citrons vairāk palīdz. Es nezinu, bet tas konjaks arī piedāvā. Kā var dozēt šos 100 gramus, jo jūrā viss šūpojās? Uz malkiem. Man jahtu vadīšanas kursos un motorlaivas vadīšanas kursos teica, ka tas medicīna, ka gājām, ka tas nav vajadzīgs, ka tas nepalīdz, ka tas ir pārbaudīts, ka tas nepalīdz. Bet redzam, ka kapteiņiem ir arī cita pieredze. Tas labākais ir uz jahtas, ja kādam paliek slikti, tad pielikt viņu pie stūras vai stūrē. Nodarbināt. Nodarbinātība neļauj domāt par sliktu dušu, par jūras slimību un pievērš uzmanību uz horizontu, uz apkārtējo vidu un cilvēkam paliek vieglāk. Respektīvi, domāt, ka tā ja? Nedomāt par kaitni. No jā. Bet laikam tur ir, jo lielāks vilnis un jo ilgstošāk, tad varbūt tas risks palielinās, vai ne? Droši vien. Jā, un ja tie ilgstošāk iet, ja tas ir vairākas dienas, tad jau atkal pāriet tas viss parasti. 1, 2 dienas, un tad jau atkal atgriežās pie normālas dzīves apstākļos, kur visu laiku šūpojās. Pierod pie tā. Esam atkārtoši tiem, kas ir nesen pieslēgušies, redz, kad mūs vēro vairāki cilvēki, ka mēs šodien irstam arheoloģijas dienu ietvaros Eiropas, un šobrīd notiek arheoloģisku objektu apsakošana. Šis pasākums šodien epicentrs ir Carnikavā. Jūs par to varat paskatīties mājaslapā, mēs esam ielikuši linkus uz šo pasākumu, un varat arī visi piebiedroties apmeklēt. Vēl palīdz jūras slimībai reizēm, kad cilvēks jāiziet ūdenī. Viņš vienkārši vēsumā ieguļās. Vēsumā un nešūpo, un tad arī labāk. Un reizēm raujās cilvēki, tiem, kuriem ir sliktāk pirmie ūdenī, jo tad viņi ātrāk šo sajūtu pazaudē, šo jūras slimību sajūtu. Un apakaļ laivā negrib. Yeah, I'm okay. If you want, you can go in the water, like rest. Okay, Yes? sure. We are giving you rope, and this is very floaty. Oh, okay. I don't need my BCD? No, Okay. you can just go in the water for like 5 minutes if you Okay. want. All right. And after, okay, Oh, well. Mārtiņš, maybe wait a bit. Okay. All right. Yeah, I'm good. Okay. Jā, tad, cik tu daudz apgāji apkārt? Tātad mēs nācām no turienes iemetām. Teorētiski būtu jābūt ēnkurs un tur, bet kā tur lejā ir grūti pateikt. Un mēs šitā nācām tādu līkumu, ka pagājām pāri, un tad vajadzētu būt tāda ēnkurs un kaut kur tajā pusē sektorā. Jā. Mēs, varbūt viņš ir tuvāk, ne tik tālu, kā tu biji. Varbūt viņš ir zem mums tieši vairāk.
Jā, jaunu vraku atklāšana vienmēr saistīta ar informācijas iegūšanu un pētniecību un laiku, kas ir pavadīts. Nevienmēr viss padodās. Man kārtām jau pašu atrašana. Jā. Jā, šodien jūrā ir ļoti labs stāvoklis priekš niršanas aktivitātēm. Varbūt tad es jūs laižu ar Saimonu? Varam, jā. Okay, Simon and Girts are preparing your buddies. Okay. This is your buddy team. You are preparing for dive. Okay. Varbūt palīdzam Simonam pirmajam. Jā, labi. Un lai viņš iet ūdeni un atpūšās un, kā saka, atšālējās no jūras slimības. Okay. We will dress you first. We will give you everything. Yeah. Weight belt, please, first. Over there. Yes. More weight. I will get my stuff out and I will let you come in to find your gear. Tad puiši tagad taisās ūdenī, palīdzēs Mārtiņam lokalizēt, identificēt vraka atrašanās vietu. Reizēm ir tā, kad izmetam marķieri. Come there and find your gear. You can. I will take for you and Okay. give you when you need it. Palīdzi, Anatoli, palīdzi viņam apģērbties. He will help you. Okay. And put the belt here. Weight belt. Yep. Nu, tad jūs metat tādus kā riņķus apkārt. Jā. Sit down, sit down. Paskaties šo, vai ir korektā vieta. Izvērt caur kabartiņu. Caur še, jā. Stum uz augšu. Reku šeit. Un sakārto šo. And this. Okay. When you jump in the water, please, this is rope. Yes. Hold the rope. Hold the rope. Yes. Okay. And inflate your BC. Okay. When you're prepared, you can sit on the balloon and we will give you fins.
Paņem šito. Tad viņš ar sprādzēm ir gumija. Daudz gumija. Did you open the tank? Yes, tank is open. I checked. Yeah, it's my thing. Anyway. Good? Good. Good. Uzliec viņam kājās, palīdz viņam. Okay. Nu, Traumu nav? Kas? Traumu laikam nav padēta, ne? Es te neatradu. okay. Okay, Simon, please don't jump at the moment. Please don't jump. Good. Ko mēs vajadzētu pamērīt, pāriet vēlreiz pāri tam Nu, objektam? varam vēlreiz pārēt pārējā. Mēģināt. Mēs varbūt, kā mēs darām, viņš ir reāli 3 metru radiusā šeit mums šobrīd. Daudz. 30 metru kā. Nē, nu virvi mums ir 15. Virvi mums ir 15. Vai jūs ejat niet un meklēt viņu? Un pārējām pāri vēlreiz lēnām. Tas tam iet. Pereks vai? Bet tad mums ir ankurs jāceļ augšā. Kur jau var uzcelt, tā nav problēma. Tad viņi kopā peldēs ūdenī. Tad mēs viņus maz nevalkam iekšā. Es domāju, ka Mārtiņu varam nevilkt. Un viņu arī nē. Simonu, nezinu, kā viņš jūtās. Better on the water. Nu, viņam ir dusmu jūras slimība. Jā, tāpēc ūdenī droši vien. Kur ievilkt, tad minūte un iekšā, tā nav problēma. Mums varbūt laika ziņā būtu labāk, jūs ejat un meklēt. Jā, labi, tad mēs ejam meklēt. Jo mums pārēšana būs tehniski sarežģīta. Labi. Tad Viņi ieslējā meklēt. Tā, jā. Jā. Jo viņam ir jābūt. Tur, kur mēs izmetām ankuru, mēs... Viņš ir uz to pusi, varbūt, vairāk. Jā. Drusceņu uz to pusi pamēģina vairāk. No ankura. Teiksim, 10 metrus to pusi no ankura. Mārtiņu no ankura pa labi viņš varētu būt. Ok, Simon. Jump. Yes. All right, put inside regulator. Huh? Drag, yeah. You can take rope when you are in the water because it's no current today. Tā, All right. Varam? Okay. Good. Palīdzi. Tā redzu, bija tāda. Palīdzi lūdzu viņam saģērbties. Tā tad ir ankura ķēde, un mēs nācām no turienes, tātad mums pa labi no ankura ķēdes. Ja tu esi nosals, tu vari nākt tā iekšā. Ja tu, nu, tad turpini meklēt uz to pusi, no kurienes mēs nācām. Vienīgais, kurš lukturīši būs sūdīgi. Tev ir lukturs, kameras. Pārējā. Nē, nu, tur ir tāds diezgan tubi. Ej, es iedošu viņiem saorganizēsim lukturs. Ja? Ej, lejā. Simon, you are waiting for Girts. Girts is coming. Yeah, my body, yeah. Yes, your body. Fine. Tu vari paturēt, lūdzu, šo te. Kur viņi ģērbjās? Es paskatīšos uzturīšu.
šeit bija dziļums, tur jautā? 7,6 metri. 7,6 metri, jā. Jā. Jā, dziļums. Feels so much better now. Yes, I believe so. It's strong. Do you want sip water? No, I'm good. I'll wait for when I get back. I can give you one Okay. short. And I can Okay. We'll get up there. Yeah. maybe on this side. And this one is like short. Okay. On up. Push. Okay. Don't hold long, short. Okay. Cool. Yep. Thank you. Welcome. Jā. Jā. Paldies palīgiem. Tad ūdeni mums ir Saimons, taisās ģirts. Un viss notiek. Ūdenslīdēji darbojās. Simon, can you tell us when was last dive before this and what you did in this dive? I went to southern France. We went to the Gulf of the Lion. It's called. Yeah. Mediterranean? Yes. Yes. South East France. Yeah. Okay. And how deep this was? No more than 18 meters, I think. Yeah. And, On average, 12 meters, I think. and this was dive from boat? Yes. Yes. Oh. After dive you can compare Baltic Sea and Mediterranean Sea. Yes. Yeah. Number one visibility. And this is another rope. Okay. Got it. Okay, ūdenī ir ģirts. Go to the kiss. I can be still. Jā, labi, ka lukturīts. Varbūt, ka vajadzēs lukturīts. Ok. Ok. Ģirts ir ūdenī.
Jā, lai nirtu Rīgas jūras līcī, ir nepieciešams pabeigt PADI Open Water vai līdzīgu certifikātu, kad cilvēks ir apmācīts lietot elpošanas aparātu, gan orientēties, gan arī visas pārējās lietas, kas nepieciešams šeit. Yeah. Please go with gifts. Tā var atstāt tagad augstāk. Pirms atradīsim. Yeah, Tas ir loterijas. My tank is too high. it's okay. It's all right. You can dive it. Yeah. It's not. My belt is too loose. I could also, Can you help me with that? I could put it a little lower for you. I better hold on to the rope, I guess. Okay. Jā, mums ir starptautisks komandas šodien. Zemeslodes iedzīvotāji. How about now? Yeah, that's good. Okay, good. Another thing. My dive belt is too loose. Which belt? The dive belt, the weight belt. Josta. You should, Lai front. Lai front. the other, yeah, put the regulator in. Yeah. Lie on the belly, like. And then you, Yeah. it'll be easier to tighten it. Because it's gonna, yeah. Das Diesel. Not working. It worked? The dive belt is too loose. And now you did it? No. It can't seem to. Martins will help you. I think it's better if I go back on boat. to fix it. No. Better. You have to No boat. put your legs out like, Like you know, that? like Okay. this, but on the belly, with the regulator. Okay. And then just kill it, let it lie on you. But, swim closer. Here. Looks cauri šitam. Nu, viņš var būt šeit arī virs. Palīdz viņam tikt ar jostu galā. Jā, ūdenī tērps apsmiedzās nedaudz, un josti, ja viņi bija savilkti laivā stingri, cilvēkam liekas, tad pēc tam ūdeni ielecot, varbūt tā, ka viņi paliek vaļīgi. Not working. Not working. Martins will help you. Pull on it and it's not. Please hold rope. Martins will check what is it. Nu jā, reizēm arī tā gadās. Tehniskas lietas risināt ūdenī. Lie more forward, please. A bit forward. What? That's good. But yes. Thank you. Okay. Yeah, good. Please go slowly till Dirts Okay. with your body. All right. Yeah. When you are ready, you can dive. Go down. Yeah. So
Es izslieku šo. Tu vari palīdzēt Mārtiņam, viņš iedos svaru jostu. Tāds. Tā kā saduļķojies tas ūdens. Jā. Nē, it kā redzēt var, bet ir patums. Salīdz forši. Kas? Jā. Mums nolaist to atzveltni, vai tā tev netraucē? Es varu viņu nolaist tūlīt. Vai kā Mārtiņš lien iekšā laivā. Tā kā ronītis ielien. Jā, starp citu runājot par roņiem. Varam parunāt par šo tēmu. Kā iet Saimonam un Ģirtam? Vai viņi ir zem ūdens? Tikai jā, es tur izpeldēju normāli apkārt. Es redzēju, tu aizgāji uz priekšu, un pēc mūsu aprēķiniem vajadzētu būt drusciņi vairāk pa labi. Bet es taču aizgāju riktīgi pa labi. No ankura? Jā. Varbūt vēl uz priekšu un tad pa labi. Nu jā, vienmēr ir medības. Jā. Ir īstas medības. Un tā, kad, ja jūs atradīsiet, jūs pacieties augšā, ja? Jā. Labi. Es vienkārši skatos, meklēju, jau 50 pāri, kā nuvalkot, tos to palādu. Skatos, kādas minūtes, 15 pūlos. Nevar atrast, jā. Может поехать, да? Так, noguldam šito aparatūru. Jā, sausam tarpam ir vienmēr jāpārbauda rāvēslēdzējs un noteikti badīs ir tas, kas palīdzēs aiztaisīt. Anatolijas jau zina. Cik tas ir svarīgi, vai ne? Tas ir traki piedzīvojums. Jā, zem Alfas karoga. Tātad tie, kas šo karogu zina, ir malači, bet tie, kas vēl nezina, tad zinat, ja jūs redzat laivai šādu karogu, šādas formas un krāsas, nozīmē, ka apakšā ir ūdenslīdēji. Un ka jums ir noteikti jāsamazina ātrums un jāiet ar lielu līkumu. Jo ūdenslīdējs var izcelties ne tikai pie karoga, bet arī kaut kur citur. Viņš var izcelties tālāk jūrā. Tālāk mēs redzam burbuļus. Pēc burbuļiem mēs varam apmēram sekot ūdenslīdēm, kur viņi ir. Un mēs varam redzēt apmēram. Pēc burbuļiem izskatās, ka viņi ir atdalījušies. Ka viens ūdenslīdējs sēž pie ankura un viens ceļo apkārt. Jā.
nonākot lejā, ir kaut kāds, vismaz tās smiltiņas, bet bez apgaismojuma, nu, jā. Nu, baigi tāds sadarbojies tagad. Sūdens. Bet tā jau. Ja lukturītes ir, tad kaut kādus otru metru redzēt tieši. Nu, ka šī komanda iesūdnē mēs droši vien tiešraidi beigsim. Un pēc tam ziņosim par sasniegumiem. Ja jūs uzdotu jautājumus, tad mēs viņiem atbildētu. Jā, mums ir tiešraide Facebookā. Jā, mūs skatās Raitis, Kārlis, Pēteris, Ainis. Mūs skatās Jānis uzdeva jautājumus. Jostu, ko ir bēda, ja? Tu vari ņemt arī Mārtiņa jostu, ja viņam... Cik tur ir virsū? 6 km. Vajadzētu varbūt uzlikt vienu ekstrā. Mums ir ekstrā kilograms šeit uz jostas vienas. Vai tev ir 7? Tad jau vajadzētu pietikt 6. Ja nepietiek? Tad iemetīs ar vēl vienu. Varbūt iedodam tagad uzreiz. Jo nu man ir 7. Nu, nekas. 5. Bet tu esi ronis. Tu esi roņu dzimtas pārstāvis. Nē, nu tā smieklīgi. Tur ir gumijas josta. Vajadzētu tā ļoti smuki izņemt, lai ja tās mantas kaut kur neiekrīt iekšā. Jo tur apakšā zem tā melnā. Es sāku domāt, ka man tie 6 daudz. Nu, roņiem vispār nav svara, es redzēju. Es neesmu redzējis ar svaru, nevienu ronu ar svaru jostu. Sorry? Your dive body is going around and by the bubbles. He is in the front, bubbles in the front. Well, I can't see anything out there. Without the light? Huh? He has the light, yeah? Yeah, I have a light, but I can't see anything. Yeah, it's pretty dark there. Like Okay, you can join Anatolis is coming in the water, okay? I need time to equalize. So I just took my time to equalize and then I couldn't find it. Can you equalize now? Yeah, okay now. Okay. You can follow Anatolis, okay? He has white fins, big white fins, okay? White, White. yes, white color. How much air do you have? 160. Very good, it is enough. Okay.
Anatolijas, varbūt jūs paliekat virspusē. Mēs pamēģināsim atrast to vraku. Mēs varētu uzvilkt. Okay, you guys, Anatolijas is coming in the water. And you are staying together. We will make one circle with boat to try to locate this. And you are staying with Anatolijas together. Anatolija, bet tad jūs pagaidām neiet lejā, kamēr mēs neesam atraduši, ja? Jūs vienkārši esat ūdenī. Anatolijas nirst ar donutu spārnu. Ja tiem, kas interesēs par donutiem, šeit redzam, kāds viņš izskatās dzīvē. Okay. Okay, guys, keep close, okay? Okay. Jā. Es tūlīt tad viņam uziešu virsū, un tūlīt būs komanda izmest. I hope so. Šeit ir tas objekts, tieši zem mums bija tikko. Viņš nav pārāk liels, jā. Atradi? Ok, met tad iekšā. Es piebraukšu tuvāk. Tā, uzmanies, ģirt, mēs piesim drusiņ tuvāk, ja tev? Tā mēs noķērām, jā, vraku medības, īsts vraku medības. Okay, we found it. Nu, met ārā. Izmest ankuru. Tāpēc sākums, ka tā normāli rīkums. Tu vari to spoli pie šitās virves piesiet? Guys, please come here. Un otrā galā ir vraks? Pie kāda ankura? Tu neatradi vraku? Es īsti visā garumā. Es tikko viņu redzēju. Labi. Tad jūs visi trīs paliekat kopā. Mēs ievāksim ankuru. Mēs visi savāksim, un mēs izmetīsim vēlreiz ankuru. Bet tu viņš tikko bija, jā? Objekts bija. Patur uz vīriem. Nāks nāk nost. Viņš filmē, ja?
to accurate to follow the road. Oh, okay. Okay, bet tagad pārēsim pāri, uzliksim vēlreiz. Jā, tikai nāk to. Vajag atsiet, jā, pagaidi, tūlīt tas atsieš to te. Jā, turam kameru vēl. Objekts nav liels, tāpēc lokalizācija ir jāpat. Vajag ļoti precīzi. Tā, šeit ir apakšā izmest ēnkurs. Tātad viņš ir aizgājis. Objekts ir virs dronas, viņš nav liels. Peldam šur. Tas tik slāpē nost. Citādi vēl sapīs. Yes, Captain, yes, my Captain. Okay. Reku viņš ir. Viņš ir apmēram, reku viņš ir. Reku viņš ir. Viņš ir virs zemes, nu, līdz metram un garumā līdz 2 metriem. Mums vajag saprast, kas tas ir. Reku ir ēnkuras rasiena. Mēs esam abi bookmarki vienā vietā. Pagad, bet man rāda, ka mēs esam 19 metri no viņa. No kura? No objekta. Mums ir te gara virvi vieti. Nu ko? Atradat? Nu, mums viņš ir, mums ir 2 reizes uzliktas markieri uz viņu, jā, mēs esam. Tātad mums tur ir krasts. Tā ārā, ka gājāt pāruģa, ja? Jā. Tātad viņš ir Viņš ir patiesībā pa labi. Šobrīd viņš ir tajā virzienā. Aha. Ja mums tad mēs, nu ir tāds kā mainās, reiži griežās Tas apkārt. aiziet pa dzēnkuram atkal piesiešos. Bet man rāda 17 metru attālumā viņš no manīm. No mums viņš 17 metru. Go down. Yeah. Find the anchor. I will tie up my rope to the anchor. Okay. You follow the rope to the anchor. Yeah. See the yellow line up the rope. Viņi, kad atradīs, tad josies priekšā. Over that way. Okay. And we'll do the cut. Okay. Not following him, right? Not following him. Oh! Okay. Wow, Walter, kur ir izdāk, mēram? Tā ir? To sekundīti. Tā. To līdz pateikšu precīzi. Tajā virzienā. Aha.
18 metru attālumā no manis. Tajā virzienā. Mums ir garā ankura virve. Mums viņa pilnībā izritināta. Tāpēc arī tā sanāk. Okay. I'll follow you. Sorry. Or you can try it first. Okay. I'll follow wherever you go, man. Let's see what we can see. It's not that difficult. Es jau paņemu. Paldies. I think the right piece is there. Okay. Worst case, I'll hang on to the rope. Yeah. If I get lost, I can find you. I'll just go back. Viennieks vai divnieks? Divnieks. Ielikt vienkārši no klāt. Get to the rope. Okay, I go first. Okay, sorry. Oh boy. It's okay. Viņš precīzi tajā virzienā tagad. Jā, jo vējš mainās. Aha. Nu, vajadzētu būt tam, ja viņi to ankuru nenovilks, viņam vajadzētu būt metra attālumā no... Šoreiz precīzi diezgan, ja? Jā, šoreiz precīzi uzlikām. Bet punkts mums ir paņemts. Tev iedod tikai lokturīt vai visus tev dod? Tad... Es pats sapilmēšu, lai vismaz redzētu, kas tāds ir. Jā, tas mums noteikti noderētu. Jā, to es plēju. Tie, kas nesen pievienojās, var pastāstīt, ka mēs šodien esam jūrā Eiropas arheoloģijas dienu ietvaros. Galvenais notikums un pasākums ir Carnikavā. Mūsu komanda strādā regulāri, apseko jūras gultni, mēs identificējam kuģus. Mums bija pagājušā nedēļā paziņojums, ka mēs atklājām un identificējām zvejas strali. Tika noskaidrots arī viņa modelis, pateicoties mūsu jūrniekiem, kas ir komandā, ka arī tika atklāta lielaiva, metāla. Un mūsu brigāde šobrīd ir internacionāla, starp mums ir dažādu valstu pārstāvi. Var teikt, no otras puses pasaules zemeslodei. Redzam burbuļus, ūdenslīdē darbojās, 3 vietās, jā. Ūdenī ies mūsu zemūdens darbu speciālists Mārtiņš. Un tā, viss ļoti mierīgi notiek. Jūra ir mierīga, spīd saulīte.
Saulīt ir tik daudz, kad gribās acis žmiegt, vai nesot saules brilles. Vakardien mūsu komanda apmeklēja Rumulu karjeru, kur mēs ar saviem igauņu kolēģiem pārunājam aktualitātes. Un tagad kamera pavērsīsies uz zemūdens kameru, uz ūdenslidēju, kurš tērpies skaistos kresītērpiņos. Lai izdodas. Ūdenslidēs pieliek pie galvas roku, tādā veidā parāda ar zīmi ok, ka viņam viss ir kārtībā, ka viņš ir gatavs doties jūras dzelmē un veikt apsekošanas darbu. Jā, jautājums, kāpēc mums nesanāk viegli atrast, tāpēc, ka objekts nav pārāk liels. Tas ir apmēram 2 metri garš un metra augstumā no grunts. Ūdenī šobrīd ir 4 ūdenslidēji. Šeit mēs jūtamies relatīvi droši, esam tālu no kuģu ceļa, lieli kuģi te nestaigā, kur mēs atrodamies, viņi ir tālumā pie horizonta, dodās pa galveno kuģu ceļu virzienā uz Kolku. Tas ir visintensīvākais kuģu ceļš, tur šobrīd dodas 2 kuģi, ko mēs redzam ar aci. Jā, tiklīdz mēs atradīsimies, tiešraidi beigsim, taupīsim elektrību. Pēc mūsu aprēķiniem ūdenslīdē ir pareizajā vietā. 18 metru attālumā no mums ir šis objekts, ko mēs gribam apsekot, safilmēt un samērīt. Vējš šobrīd mainās. Maina virzienu. Lēnām.
Skaisti. Kā jums tur ekrānos izskatās mūsu darbošanās? Vai jūs negribētu būt ar mums? Pasēdēt uz šī kuģīša, ienirt, papētīt kaut ko zem ūdens pasaulē? Uzrakstiet komentāros, atbildēšu. Last year again. Okay, I need time. When I go down, I need time to record eyes. I understand. Okay. Wow, it's very hard to see. Oh my God. Come closer, please. Hold line. There, you can go by line. They are in the front. If you want to find Buddy and join him. Oh, it's insane. I just lost the anchor's rope for a while and I looked around, I couldn't find it. So I was like, oh, whatever, I'll go Because back. visibility, yes. It's kind of cool with the red light though to look around. But now you have all right white light? Huh? Red light is because of sea? Oh, I don't know, I just turned it on and it turned red. Yes, sometimes it is. Here's Guy Winkle. Oh, there they are. Yeah. Ģirt, kāds status? Atradu Lūdzu aprakstīt. betonu kluci. Jā, Izskatās pēc kāda boju ankuru vai kaut kā tāda. Labi. Kaut kāda 1,2 metru betonu klucis liels. Vai viņam bija caurums, kur piesiet virvi? Viņam bija apakšā tā kā viņš guļ uz grunts smuk taisni. Jā. Viņam apakšā bija tilpes, pie kā varētu ciprināties kaut kas klāt. Ok. Vai tu vari ar viņu aiziet un parādīt viņam? Jā. Ok, please join Ģirts. Ģirts uz... Okay, go around again. Okay. Arau, to kluci parādīt, jā? Jā. Come with me? So if I lose you, I'll just look around, then I'll go back. Viņam vajag lēnām, jo auss izpūst. Ok. Vai Mārtiņš safilmēja objektu? Jā. 7 meters Nu, pastāst, kas tur ir. and about 10 meters sideways. Okay. Tāds kaut kur pusotru metru garš. Pusotru metru plats. Cik viņš augsts ir grūti pateikt. follow me closely. Yeah. Tas aptuveni. I might need time to equalize. Okay. Sometimes my ear doesn't equalize, so I go back up and I need to wait. Go down the rope 100 feet and down to the anchor. Akmens. Kvadrātēts. Pie smiltīm tur ir vieta ķēdēm. Piekabināti. Nu, labi, paldies par apsakojumu. Tiešai beidzam, misiju esam izpildījuši šodien. Un paldies, ka skatījāties mūs. Paldies. Lai jums jauka diena.